Nākamā gada budžeta deficīts jāsamazina par 70 miljoniem latu, tā paziņoja premjers Valdis Dombrovskis. Viņš šo mērķi plāno panākt uz ekonomikas izaugsmes rēķina, par kuras atgriešanos gandrīz ikdienu runā valdošie politiķi. Tiesa pozitīvie rādītāji biežāk redzami uz papīra nekā cilvēku sadzīvē. Tikmēr Dombrovskis uzskata, ka iedzīvotājiem ir nepieciešams vairāk izskaidrot notikumus Latvijas ekonomikā. Šodien viņš tikās ar pavisam jaunu auditoriju. Nākamgad samazinot budžeta deficītu par 70 miljoniem latu, jaunu taupības pasākumu nav plānoti. Valdība šo mērķi sasniegs, iegrožojot tēriņu palielināšanos. Deficītu mazinās arī ekonomikas izaugsme. Par to pārliecināts premjers Valdis Dombrovskis, kurš šodien tiekoties ar Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēniem uzsvēra, ka krīze veiksmīgi pārvarēta un gaidām attīstība. Pēdējo gadu laikā tiešām valsts finanses esam stabilizējuši, un šogad pēc vairākiem gadiem ir pirmais gads, kad budžeta deficīts iekļaujās Maastrichtas kritēriju noteiktajās robežās. Mums praktiski ražošana ir izdevies atgriezt pirmskrīzes līmenī, un arī to, ko mēs redzam šī gada pirmajos mēnešos, šīs tendences arī ir pietiekami pozitīvas. Valdības prioritāte esot demogrāfijas uzlabošana, ražošana un jauno talantu noturēšana Latvijā. Turklāt, kamēr pagājušo gadu tika sasniegta necerēta 5,5% iekšzemes koprodukta izaugsme, ekonomika augs arī eirozonas krīzes cēnā šogad, pēc pavisam pieticīgām prognozēm par 2%. Jaunieši atzina, ka viņi pēc premjera uzstāšanās ir gaišākās domās par valsts nākotni. Ekonomika attīstās un ka noteikti esmu sagaidīju kaut kāds uzlabojums. Dombrovska valdība ir ielikusi stiprus pamatus Latvijas attīstībai. Viņš ievies mazliet lielāku optimismu. Es pirms tam nezināju, ka tā situācija likās, ka ir mazliet sliktāka nekā viņa patiesībā ir. Tiesa, ne visi Dombrovska paveikto sauc par veiksmes stāstu. Apgreizot budžeta izdevumus par 1 miljardu un palielinot nodokļu slogu, par krīzes pārvarēšanu samaksāta bārga cena. Latvijas iekšzemes koprodukta kritums bija viens no dramatiskākajiem pasaules vēsturē. No valsts aizbraukuši simtiem tūkstoši iedzīvotāju. Šādu milzīgu kritumu pasludināt par, teiksim, ļoti veiksmīgu vai veiksmes stāstu katrā ziņā ir, teiksim tā, problemātiski. Protams, ka cilvēkiem vienmēr gribās dzirdēt labāko, ka mēs esam pārvarējuši tās mokas. Latkovskis stāsta, ka citu valstu piemērs rāda, ka no krīzes varēja izkļūt vieglāk, devalvējot latu. Kritiku izpelnās arī valdības rīcības, sadzot krīzes izdevumus no cilvēku pensiju uzkrājuma. Vai atrisināt visas problēmas, tās, kur ir jāsniedz pabalsti bērniem, izdienas, pensijas, dažādas palīdzības, vienkārši to naudu ņēma no sociālās apdrošināšanas, pilnīgi svešu naudu, būtībā valdība rīkojas liberāla valdība, tā kā rūdīti komunisti, ņem svešu naudu, un katru gadu tas ir bijis 200 miljonu latu. Redisons uzskata, valdība savu 1,5 miljārdus latu lielo parādu pensiju fondam nav atdevusi, un, lai varētu maksāt pensijas, tagad ceļ pensionēšanās vecumu. Dāvis Valdnieks, Juris Bindars, TV3 ziņas.